Čau! Tu klausies Vidzemes augstskolas raidierakstu Students runā. Man sauc Beatrice, un epizodēs, kuras vadīs mana balss, dzirdēs par jautājumiem un reizēm, kas var skart tik vienu skolas studentu. Šodienas temats – perfekcionisms un sevis salīdzināšana. Šodienas viesis ir sabiedrisko attiecību un komunikāciju studenta Samanta. Čau, Samanta! Čau! Kā tu šodien jūties? Izcili. Ir agrs, bet esmu sagatavojusies, esmu iesildījusi savu balsi un esmu gatava runāt. To ir ļoti labi dzirdēt. Noteikti interesē tava pieredze. Šis ir ļoti sarežģīts temats, jo tā pamatā ir daudz aspekti. Mūsu kultūra, mūsu ģimene, pieredzes, draugi, tik daudz dažādas lietas, kas mums katram rada šīs te kaut kādas mazās īpatnības, ieradumus saistībā ar sevi salīdzināšanu un standartiem, ko mēs uzliekam sev gan dzīvē, gan studijās. Taču neviens nav ne jocīgs, ne savāds par to, ka viņi jūtas šādi, jo tomēr mēs dzīvojam vidē, kura, ja neteiksim iedrošina, bet noteikti netraucē šādi justies. Panākumi, sasniegumi, tas viss ir pēc kā mēs daudzi ejam, tīpaši lielā ātrumā, un tāpēc man no sākuma jau interesē, kā tu teiktu, kas vispār ir perfekcionisms? Jā, kā jau teici, ka šī ir sarežģīta tēma. Tieši vēl palasīju rakstus par perfekcionismu. Un bija viens raksts no psihoterapeitas, kur viņa arī teica, ka, rakstīja, ka blakus perfekcionismam gozēja tādu vārdi kā nevainojams, skaists un kārtīgs, precīzs. Principā, es arī teiktu, ka perfekcionisms ir kaut kas, es pat teiktu, tu viņu nevari dabūt, jo mēs neesam neviens perfekts. Mēs neko nevaram izdarīt perfekti. Mēs varam izdarīt to, cik vien labi varam, un perfekts ir kaut kāds mūsu iedoma, mūsu bailes, jo, to arī, kā jau tu minēji par sasniegumiem, jo, piemēram, kad bērni, viņi cenšas kaut ko sasniegt un dabūt, piemēram, tās pašas labas atzīmes, lai viņu vecāki, tā teikt, mīlētu viņus, tad viņiem, roda šī perfekcionisma sajūta, ka viņiem vajag izdarīt visu perfekti, un lai nevienam nebūtu, kur piesieties, un tā arī rodas tā bailes no kritikas. Principā es teiktu, ka perfekcionisms ir bailes no kritikas. Tātad mēs to asociējam ar tiem skaistiem vārdiem, kā tu minēji, bet patiesībā tur apakšā ir kaut kāda nedrošības sajūta. Jā, noteikti, jo perfekti, ja mēs, piemēram, arī rakstam kādu darbu, mēs gribam visu izdarīt perfekti, cik vien labi varam, bet beigās, vai tev ir šis gandarījums no tā visa? Man personīgi noteikti nē, te vajag saprast, kuram darbiņam vajag vairāk enerģijas iedot, kuram nē. Protams, jādara ir, cik vien labi varam, bet vai perfekti to vajag darīt? Tur var padiskutēt. Bet kā tev liekas, kāda ir tā atšķirība starp skriešanu uz to perfekto iznākumu un darīšanu, cik vien tu labi vari? Skriet pēc tā perfektā, tas teikt, tās atkal tās bailes, jo, ja mēs nemākam uzņemt kritiku, mēs darīsim, cik vien labi varam. Nē, cik vien labi varam. Es teiktu, ka tas vispār savstarpēji ir sakonektēts, viņš ir kopīgs, jo, protams, mēs varam darīt, cik vien labi varam, un tādējādi mēs varam arī izdarīt perfekti, bet Jā. Es noteikti piekrītu, ka tur ir savstarpēja starpība. Man liekas, ka tad, kad tu dari cik vien tu labi vari, tad tu apzinies to gala punktu. Bet ar perfekcionismu man liekas tāda skriešana uz kaut ko visu laiku nesasniedzamu, ka tu nezini, kad rimties tajā procesā, kad tu tikai vēl un vēl atrodi, kur sev piesieties. Man tas laikam tā ir asociējas personīgi. Jā, vispār es tev piekritīšu. Jā. Jo, principā, jau neviens darbs nebūs pabeigts. Nekad. Tu vari piekasīties visu laiku sev, bet vai to vajag? Kā tu teici, kad izvērtē, kuriem darbiņiem cik daudz dot to enerģiju? Jā. Kādi tev ir parasti tie kritēriji, kā tu to izrēķini? Tur jau aiziet vairāk tas, kas tev pašam interesē un kur tu saredzi vērtību. Piemēram,
no pieredzes arī mums ir skolā kursi, kur mēs aizējam un mēs saprotam, jā, šis ir manējais, šī tas vēlos tiešām censties izdarīt un esmu ieinteresēts un tur, protams, ka darīs un raksies dziļāk, bet tomēr ir arī kursi, piemēram, tu saproti, jā, ir vajadzīgi, bet tas nav pat tavu lauciņu un darot šos darbus, tad tu arī, principā, saproti, piemēram, tam, kas tev visvairāk interesēts, protams, tu ieguldīsies vairāk, tad dosi vairāk enerģijas, bet tas, kas tev vairs neinteresē, tad tur, paliks mazāk tās enerģijas, un tu vairs turpat tu vairs nevēlies pat iespringt tik ļoti, un, protams, tu izdarīsi, cik vien tu labi vari. Tas, protams, ir pašsaprotami, bet perfekti noteikti nedarīsi. Jā, tad lielā mērā tikšana galā ar perfekcionismu, tādu savu nedaudz spīdzināšanu ir savu interešu apzināšanās. Jā, noteikti. Jo, piemēram, tas jau nav arī tikai par skolu, tas ir visās jomās. Jo, piemēram, ja tev ir kādi hobiji, tu darīsi, cik tu labi vari, un tu attīstīsies, tu augsi, tu interesēsies. Un, labi, hobiji vairāk ir tā joma, kur tu nekad nevarēsi tā kā sasniegt šo mērķi, jo tu vienmēr augsi, tev ir vienmēr kur augt, un ja tu centīsies darīt visu perfekti, vai no tā arī ir kāda jēga, jo kļūdīties mums visiem vajag, no kļūdām mēs tikai varam augt. Un ja tu vēlēsies izdarīt visu perfekti, tev būs bailes no kritikas, tad vai tev būs šī izaugsme? Vēl viena lieta, kas augstskolā izteikti parādās, ir individuālai darbi un grupu darbi. Kā tu teiktu, kā tu sajūtu atšķirības starp gaidām pret sevi un gaidām pret citiem? Jo man liekas, ka šīs dažādie darbi ir tas, kur tas visvairāk kontrastē un parādās. Jā, noteikti. Individuāla grupa darbi. Tur jau arī ir vairāk jāsaprot, kas tev pašam der. Es personīgi esmu vairāk individuālo darbu cilvēks. Grupu darbi viņi vienmēr būs sarežģītāki, un lai tu atrastu kaut kādu kompromisu starp visiem, tas ir sarežģīti. Bet no tām gaidām no citiem, cilvēki ir dažādi. Cilvēki ir tiešām dažādi, un īpaši, ka tu augstskolā tevi vēl jau vairāk dod šos grupu darbus nekā individuālos darbus, un īpaši mūsu sfērā žurnālistika un sabiedriskās attiecības mums ir jāprot sadarboties, lai arī cik otrs cilvēks, viņš darīs visu pēdējā brīdī, kas tev, piemēram, nav pieņemams, vai kā viņš izmantos kaut kādus avotus, vai viņš vispār iesprings. Protams, tas tevi grauž, un tu vēlies viņiem tā kā aizrādīt un pateikt, saņemies varbūt tā. Protams, tas ir jāsaka, jo ja nav šīs sadarbības, tad ir traki. Bet šis perfekcionisms vai arī darīšana, cik vien labi vari, vai cik tu perfekti izdarīji tos darbiņus, individuālais darbos tu vari saprast, kāds ir tavs mērs un cik tu pats vēlies ieguldīties, kā es iepriekš teicu, bet grupu darbos, ja tu spēji sadalīt to darbu uz katru cilvēku, tad tu arī vari apzināties savu to mēru, cik tu ko tu izdarīsi. Bet, grupu darbos tas jau vairs nav tikai uz tavu atbildību, tas ir uz visu atbildību. Ja tu, tā teikt, nočakarēsi to savu daļu, tad visi būs iegāsti. Jā, tur ir tas it kā dalīta atbildība, kas atvieglo, jo vienmēr var, jūs kā grupa, jo kāds nepārbaudīja, kāds nepaskatījās to tavu daļu. Bet tā pašā laikā, tur ir tas spiediens nedaudz, kad tu citus pavelc. Jā, man arī man patīk grupu darbi, tīpaši, ja var izvēlēties biedrus, jo tad ir tas, kad ir darbi, kur ir ļoti viegli redzēt, kuram varētu kuru daļu iedalīt pēc tā, kas sanāk, un tad sanāk tāds laba komanda. Citreiz tas nav tik tāds taisns ceļš uz to lēmumu, kas un kā. Jā, bet jo vairāk mēs izvēlēsimies tos pašus grupu biedrus, tad mums, tas kā es, piemēram, saredzu un kā es arī, piemēram, šobrīd jūtos, mums kursi ir mazi.
Mēs esam mazi cilvēki, un tā izvēle arī nav ļoti plaša. Un mēs izvēlēsimies tos savējos principā. Bet šeit arī ir tā otrā galējība, ka tu jau pierodi, un jo vairāk tu sadarbojies, jo vairāk tu gribi tā kā piekasīties otram, jo tu zini, cik viņš īstenībā spēj izdarīt un cik viņš izdara tajā grupu darbā. Bet, ja ir, piemēram, lielāki kursi un tev ir iespēja izvēlēties kaut kādus nepazīstamus cilvēkus, es pat teiktu, ka tas ir, es negribu teikt izdevīgāk, bet interesantāk un tev labāk, jo tā tu arī iepazīsti cilvēkus. Jā, var būt tā, ka nekas neiet, bet tādējādi tu arī saproti, kādi ir cilvēki, un tu tomēr arī centies, pielāgoties, centies saprast otru, un jā, tā arī tava izaugsme. Jā, tur ir arī kaut vai pat, ja komandas biedrs, piemēram, nav pārāk ieinteresēts aktīvi darboties, tur tomēr attīstās prasme. Būtu jāattīstās prasmē komunicēt, jo arī darbā vienmēr būs šādi cilvēki, kuriem, tad ir jāsaka, klau, tad vai mēs kaut kas atsevišķi jādara, vai tev kaut kas būs pēc tam, jo, reti, kad kāds ir ar mieru strādāt tā kā citu ieguvumiem. Jā. Arī, piemēram, grupu darbos ļoti var ieraudzīt šos tā kā līderus, kuri ir visvairāk interesēti, bet kuriem ir svarīgi izdarīt ļoti labi. Un tas arī ir ļoti forši. Mums ir jāsaprot, vai mēs esam līdera pozīcijā vai nē. Vai tas ir tā mūsu īpašība, un ka mums vajag būt tam līderim, tā kā organizēt visu darbību. Bet tajā pašā laikā, ja mums ir līderis, kuram ir šis perfekcionista tā šī īpašība, tad arī ir traki, jo tad viņš var vairāk piekasīties pārējiem, lai arī, piemēram, katram ir šī, izdarīšanas pakāpe ir savādāka, tad tu vari, tas līderis var nesaprast otru. Viņš pat neiedziļinās savos komandas biedros. Viņam ir galvenais izdarīt ļoti labi, ļoti kārtīgi, skaisti, un tā, lai ir viņi visiem 10. Bet tā nekad nav, jo, ja tas ir līderis, tad tu saproti, ka nebūs perfekti nekad. Tas ir komandas darbs tomēr. Jā. Es ceru, ka man nav tik traki, bet kaut kādā ziņā šis rezonē ar mani. Atklātas sarunas vārdā es atzīšos. Pat, ja es sāku laicīgi darbus darīt, es viņus neiesniedzu agrāk, es apmēram līdz man laiks piespiež, es viņu to bakstu to lietu. Un tad, kad ir grupu darbi, tad arī gribās, bet, protams, kad ir jārēķinās ar citu laiku, ir jārēķinās ar citu spējām. Un, ja ir jākomunicē par kaut kādu, tiešām kvalitātes lietas par pareizi rakstību, tas nav pieņemams, ja tas ja darbs ir nelasāms. Protams, jā. Par to ir jākomunicē, bet kaut kādi sīkumi, tur stila lietas, jautājumi. Tur ir jārunā ar to savu ego, ar to savu iekšējo to perfekcionistu. Man tas nav tā ļoti agresīvi, bet es pieķeru prātā, es būtu darījuši tā, bet neko grupa darbs. Ja būtu savs, tu darīt tā, bet ja tev ir kaut kādi savu standarti, īpatnības, kā tev patīk darīt lietas, var nedaudz prāts aizskriet, aizrauties, bet tad ir nedaudz jāsazemējas atkal, kad nav teicis, tāpēc, ka tu esi pieredzis pie tā, ka tas ir tas labākais risinājums. Ja, tieši tā. Es gribu arī no pieredzes pateikt, mēs, tā kā mums bija gada projekts jāraksta, tieši šajā gadā, 2. kursā, man arī, labi, es tur nedaudz ievilku, bet tas nav pa tēmai. Vienā brīdī es arī sapratu, ka jo mums ir lielāks darbs, jo mēs gribam viņu perfektāk izdarīt, daudz labāk izdarīt. Un vienā brīdī arī nāca šis deadlines, kad vajadzēja iesniegt gada projektu. Un es tur arī, protams, skatos, tur diagrammā to vajag, un tur vēl vārdus pamainīt, tur komati kaut kur jāieliek, un vēl kaut ko. Tiešām, tādi sīkumi, kur nevajadzētu pieksīties. Un man darba vadītājā, viņa bija atstājusi komentāru pēc manā darba izlasīšanas, viņa rakstīja, Samants, nepiekasies, ir ļoti labi, sniedz iekšā. Man likās,
ok, labi, es iesniedzu, un bija ļoti laba atzīme. Un, nu jā, šeit arī ir svarīgi arī, ka tev ir cits cilvēks, kas tev pasaka, nu nevajag tik ļoti iespringt. Tā kā tas nav, šis nav pasaules gals. Šis ir viens darbs no pilna blāķa darbiem. Mums būs vēl vairāk darbi, mums būs vēl vairāk eksāmeni, mums būs bakalaurs beigās. Nu, tad tu varēsi piekasīties pie kaut kādiem sīkumiem. Un, protams, tagad arī ir svarīgi visu ļoti labi izdarīt, bet nu, jāsaprot jāatrod šis vidusceļš. Jā. Vēl viena tieši par gadu beigtu interesanta lieta ir perfekcionisms pret nogurumu. Jo es atceros, ka es arī biju nosēdēts vairākas dienas pēc no vietas, un tad ir reāli divi tie vēlniņš un tas eņģelītis. Tas pats, kad ir tāds, ak, Dievs, ok, man vēl ir 3 stundas līdz tā mape var šķiet, te vēl kaut ko vajag. Bet, nu, reāli gribas pasēdēt telefonā, beidzot gribas kaut ko, bet, nu, come on, līdz pēdējiem, un tad varēs, un tāda raustīšanās, nu, ko lai izdara? Bet tas arī, man liekas, beigās man ir tāds, zin kā, pietiek, reāli pietiek. Un arī tas ir par to atrast to punktu, kur beigt, kurā vietā apstāties. Jā, tieši tā. Jo, ja tu arī, kā teici par to nogurumu, jo tu vairāk līdīsi iekšā šajā perfekcionismā, nu, tu pats izdegsi. Jā, tieši arī lasīju par to perfekcionismu, ka ļoti daudz cilvēku no šī tieši arī izdeg. Un, nu, ir slikti. Tā kā, lūdzu, klausītāji, nu, padomājiet arī nedaudz par sevi. Vajag izdarīt labi, bet vai tiešām tik ļoti labi vajag visu? Ja tu tagad izdegsi, tad tu tālāk nevarēsi vēl rakstīt perfektus darbus. Šis bija labs. Jok jautājums. Kā izskatās tavs perfekcionists iekšējais? Kā tu viņu iztēlojies? Es teiktu, tas ir tāds maziņš vīrietis, tāds ar brillītēm, un viņš tā kā ar to kūņu, viņš visu laiku baksta tev. Izdara labāk. Taču nevar ir, kas tas tāds ir? Un viņš laikam baksta un nolamājas vēl un pļauku iesiet iekšā. Bet tad, kad tu viņu nomērini vai tu iedod viņam pāriest, tad ir ok. Viņš tā kā aiziet pagulēt. Tad vairs nav traki. Bet viņš neizlien tik bieži ārā. Šos arī sapratu vispār domājot par šo tēmu, ka mums tas perfekcionisms izlien tad, kad mums iekšā ir slikti. Tad, kad mums ir šīs kaut kādas sliktās domas vai sajūtas, un tikai tad mēs sākam salīdzināt viens otru, tā kā sevi ar kādu citu, vai mēs sākam tiešām piekasīties pie šīm mazajām lietām un izdarīt, cik vien labi varam, jo taču mums ir jābūt labākam, mums ir jāparāda, ko mēs mākam, un nedod Dievs, ka mums tur būs sliktāk par kādu citu, vai, jā, principā tas ir arī no iekšējām sajūtām. Jā, viegli ir noslīdēt pa to tādu dubļu, kā tā sauc, landslide, vienkārši ātri no vienas galējības otrā, kad viss ir slikti. Jā, tas kā sāc arī overthinkot uzreiz, un tad tas arī vairs nav labi. Nozīmīgs aspekts perfekcionismā, esam ir kļūdas, un šī atgriezniskā saite augstskolā un tas viss. Jā, un tu jau pieminēji to mūsu gada projektu, jeb kursa darbu, mazo pētniecisko darbu, vienalga kā saukt. Jo man liekas, ka tas ir tāds vispožākais, kur tu aktīvi saņem daudz šīs te atsauksmes. Noteikti. Un tas, man liekas, ir tā vieta, kurus vairāk trenē, to muskuli un to mugurkaulu saņemt to visu. Un kā tu atceries, tu saņēmi šos te labojumus, piemēram, no kursa darba vadītājs, kāds bija tavs iekšējais monologs? Zini, kas bija vistrākākais pirmajā kursā, kad tu pirmo reizi rakstīji to gada projektu. Un es no savas darba vadītājas dabūju pie 200 komentāriem. Un es sabruku, es tiešām sabruku, jo es sāku domāt, ak, Dievs, es taču nemāku, viss ir slikti, es nepabeigšu šo kursu, un tu sāc domāt, un viss ir tik trāki. Protams, arī paraudāju, tas tā pie lietas. Bet zini, kā ir jāsaņemas, ja tas tiešām nav, šis nav pasaules gals. Ir īpaši pirmajā kursā. Pirmajā kursā ir ļoti labi, ka tev iedod šos 200 komentārus, jo tā tu tikai saproti.
piemēram, salīdzinot ar otro kursu, tad, kad rakstīju gada projektu, es nedabūju 200 komentārus, es dabūju pie 500 komentāriem. Un tad tu jau arī sāc saprast, ka, jā, šo es atceros, šo es pielietoju, un tur man vairs nav kļūdas. Un tad tu arī dabūji kaut kādu labu komentāru no darba vadītāja, un tas jau arī tev liek tā kā pušot sevi uz priekšu, nu tā, lai tu, šis man bija labi, tā, varbūt es jau varu izdarīt vēl labāk, bet ja tāpat dabūju kaut kādu slikto komentāru, nu tu vairs neņem tik ļoti pie sirds. Jā, man arī visgrūtākais bija tieši pavasaris. Es joprojām atceros vienu no tiem komentāriem, ka es biju nepareizi pārtulkojusi ārzemju autora uzvārdu, bet es neatceros kā, jo viņam nebija tā, ka tu iegooglē un izmet latvisko. Viņš nebija tik mūsu kontekstā zināms, tāds apspriests latviešu valodā. Nezinu kā, bet es biju iešmaukusi burtu, kuram tur nebija jābūt. Bet tā kā ļoti neloģisku burtu. Bet man liekas, laikam tā jābūt ir. Aizsūtīju darbu, vadītājs atsūta apakaļ, skatās, tur tie komentāri. Un skatās, un tur bija, kā tulkojot no šito var dabūt tādu variantu. Tas nebija ne jauni nekā, bet tas tāds jautājums, kā tu to dabūji gatavu? Man liekas, es nezinu, kā es to dabūju gatavu. Tā kā, tu jau tik daudz reizes lasi to darbu un raksti, un tu jau vairs, tev viss izstāst, bet tur ir kļūdas, jo, tu vienkārši pierodi un jau automātiski lasi. Tad dabūt tos 200 komentārus ir tāds. Bet citreiz forši, kad skaties, Dievs, tik daudz komentāri, bet tad tur ir kaut kādi, vai labi pat kaut kāds ieteikums tāds, tātad apmēram tur 80% bija tikai, ka tas ir slikti, un tad daži no tiem bija izlaists burts, piemēram, un tad es citreiz rēķinu galvā tā kā, tad jau nebija tik traki. Bet tieši par šo, kur mēs arī, piemēram, mums iedod tās kļūdas, un mums iedod tos labos komentārus, kur mēs tad beigās to fokusu liekam. Kad saka 80 slikti, 20 labi. Lielākā daļa gan jau, ka paliks pie tiem 80%. Ka viss ir tiešām slikti. Un tos labos komentārus pat neņems galvā. Jā. Bet šajā gadījumā, principā, tu raksti tos lielos darbus, un tie labie komentāri tev iedod to stimulu, un tu saproti, tad jau ir ka tu neesi tik slikts cilvēks, un ka tev tomēr arī, tev sanāk. Un piemēram, par tiem burtiem, kur tu iešmauc iekšā, nezinu, man ir tādas kļūdas, es pasmējos par sevi. Es saprotu to, esmu nogurusi, es cenšos, bet tā kā, gadās. Upsī! Jā, noteikti ir par to, uz ko iefokusēties. Tie labie komentāri ir tik tāds, viņi varbūt tik mazi vai par nelielām lietām, bet tiešām tādas tā kā, Dievs, mans darbvadītājs man neienīst, viņš nedomā, ka esmu vissliktākais no visu viņiem vadāmajiem tā kā studentiem. Bet patiesībā daudz sanāk, arī vispār no vidusskolas, pamatskolas laikiem, un tas nav ar nekādu nosodījumu, jo saņemt kritiku ir ļoti grūti, tas sāp, tas ir riebīgi, bet var dzirdēt, kad ir cilvēki, kas uzreiz ļoti personīgi ņem un to projicē apakaļ uz to, piemēram, uz to docētāju, skolotāju, ka viņš ir slikts vai kad viņš kaut ko speciāli iegāž vai ko. Bet šie darbi reprezentē arī šos te vadītāju, šos skolotāju darbu. Viņi nemēģinās iegāzt. Tieši tā. Ir īpaši mūsu skolā, vidusskolas skolā. Mēs arī neesam tik daudz, lai mums tagad ņemtu un iegāstu speciāli. Tā nedara. Es nezinu, kā Rīgā ir, bet pie mums ir ļoti labi. Mums ir forši tie docētāji. Un vispār par to kritiku mums, es neatceros, mums bija ar jums vai ar ko, bet mums bija kurs, kur mums mācīja tieši kā dot citiem kritiku. Profesionālā komunikācija? Varētu būt, jā. Un tas arī ir ļoti svarīgi īstenībā. Jā. Tu nevari iet un, piemēram, uzbrukt tagad otram, kā tu tā runāji, bija briesmīgi, kā tu tā dari un vēl kaut ko. Nē, tu tā smuki pasaki kaut ko labu, tu pasaki kaut ko, kas tev patika, un pēc tam tu vari ieteikt. Jo otrai personai jau arī nevajag tagad ņemt un uzreiz tur visu labot. Man bija tāda kritika,
tagad visu pārmainīšu. Nē, tu saproti, tu izanalizē, tu mācies no tām kļūdām, nākamajā reizē tu pamainīsi. Un, jā, šeit arī atkal ir tā izaugsme. Bet vai tev ir kaut kāds rituāls pieeja, kā tu sagramo, izlasi tos komentārus? Kas tev palīdz noskurināties un tā kā, tagad rakstam? Jā, principā es cenšos neņemt ļoti pie sirds. Viegli teikt, bet grūti izdarām lieta. Nepārdzīvot tik ļoti. Tas nav tik viegli, bet es cenšos to darīt. Bet, tā kā man ir šīs kļūdas un man iedod kaut kādu kritiku, tad es cenšos saprast sevi, piemēram, tajā brīdī, kā es jūtos par to visu. Vai tas man ir ļoti peršs vai vispār nē. Un tad es izanalizēju, saprotu, un tad pēc tam, tad, kad man ir kaut kāds līdzīgs darbs jādara, tad es atceros un ņemu vērā šo kritiku. Man patīk paskriet pa dzīvokli. Tad, kad ir kurš darbs, es ieraugu, man nenāca e-pasts no vadītāja. Vien pavisam istabām izstaigāju, paapsaimniekoju, kas notiek pie datora, neapsēžos. Stāvus atveru to, pastos cik komentāri. Daudz. Labi, vēl viena aplī. Un tā pa daļām tā kā vai kaut kā izlēkāties, jo izkratīt to tādu, jo es jūtu, ka viegli ir tā kā sev sakāpinās emocijas, ka viss būs slikti tagad. Jā, noteikti. Man ar darba vadītāju bija Google dokuments. Un, principā, tajā mirklī, ka man atnāca e-pasts, ka viņa skatās manu darbu un tā kā komentē, es uzreiz izgāju ārā. Un es nesēdos pie datora, līdz viņa man nebija salikusi tos 100 komentārus. Jo, vai tā kā tu ņem uzreiz to lielo daudzumu sevī, vai tā kā pa mazumiņam. Mēs izvēlamies to lielo daudzumu. Jā, galvenais, lai nesēž paralēli. Jā, noteikti. Jā, un tu jau iepriekš ieskicēji par šo te arī sevis salīdzināšanu ar citiem, un jau minēji, ka tas bieži atnāk tad, kad tu jūties slikti. Bet es esmu, piemēram, arī savu piefiksējis kaut kādas nianses, vai tev ir arī kaut kādi specifiski momenti, kad tas piezogās, jo man, piemēram, visvairāk izskan tad, kad es dzirdu, kad docētājs sniedz kādus komentārus, atgrieznisko saiti, man liekas, man teica tādā tonī to, kāpēc viņam teica tādā, man bija slikti, tāds uzreiz stresiņš. Tev ir kaut kāda nianses tāda? Es neteiktu, ka no docētājiem, bet mums tieši nesen bija sabiedrisko attiecību praktikumā visiem jāprezentē sev interesējoša tēma. Principā, ko tad ir interesantu? Un katram bija sava tēma, un prezentācijas bija dažādas. Un, protams, mums pasniedzēji visi patika, bet es piefiksēju sev to, ka es sāku salīdzināt sevi ar citiem, tad, kad citi prezentēja. Un kuram sanāca labāk, kuram nē, kurš lasīja no telefona, kurš nelasīja no telefona. Es sāku saprast, cik es esmu gatava, cik ļoti mani tas interesēja, cik ļoti labi es spēšu pasniegt to pārējiem, lai viņiem ir interesanti, un vai es iekļaušos laikā. Un es noprezentēju, protams, es jau tur biju iekarsusi, man bija par zīmolu aktīvismu, un es tur tas. Man ļoti patika. Un beigās mums uzņēma laiku. Un mums bija no 7 līdz 10 minūtēm. Man bija pie 13 minūtēm. Un man to pateica, man likās, nē, tagad man viss atzīme būs slikta un pārējais. Bet nē, pasniedzēji bija tāds, bet tev bija ļoti forša prezentācija un varēja just, ka tas ieinteresēta un citi kursi biedri arī teica, tev gan jau, tur pie tām 13 minūtēm tas 2 minūšu video vienkārši jāņem ārā. Ir man tāds, cik jauki, tas sāc piefiksēt sevi, ka, viss ir slikti, jau tur aiziet tas overthinkošana, bet pārējie vienkārši nomierina tevi, jo viņi jau arī redz, ka tu sāc par to visu domāt un gruzīties. Jā, tāpēc nevaru balstīt savu to pašpārliecinātību citos, bet mēs esam komunikāblas būtnes. Tas ir svarīgi, tas ir šī saziņa un viens otra tāda atbalstīšana nedaudz. Tas vienmēr palīdz. Noteikti. Vai sevis salīdzināšana var būt arī laba? Jā, noteikti jā. Kur ir tā robeža? Tur atkal aiziet jautājums, cik ļoti tu vēlies sevi attīstīt, cik ļoti tu vēlies būt
labāks kaut kādās lietās, ko tu vēlies, ko tu dari. Es varu atkal pieminēt kaut kādus hobijus. Man tieši dejošanā tieši pirmajā gadā es atnācu uz grupu un es sapratu to, ka es reāli nemāku šādas dejas. Man nekad nav bijusi pieredze un es fiziski jūtu, ka es neesmu tik laba kā pārējā grupa, kas dejo, kuras jau ilgāku gadu tā kā pie šīs vadītājas iet un dejo. Un tajā brīdī salīdzināju, un es saprotu to, bet es izaugšu. Es dabūšu šo līmeni, un man būs labi. Un pagāja tas gads, un tieši šodien mēs braucam uz vienu vietu dejot, un mums pāris cilvēki nebūs, kas ar mums dejos no grupas. Un vakardien mēģinājām, un principā man kaut kādu dejas pirmo daļu ir solo. Jā. Un vakarā es tā kā atnācu uz kojām un tā kā izstāstīju šo meitenē, un viņām tāds, kā tu par to jūties? Un ko tam tāds, ir forši. Ir tiešām forši. Lai arī tu saproti, ka tas nav tā, ka tevi ielika vadītāja kā solo, bet tā kā vienkārši vairāk cilvēki nav, bet tev sanāca solo. Bet tas tomēr arī tu saproti, ka tu vari iznest. Jā. Un, protams, nevajag jau arī uzreiz domāt, bet man ir jābūt labākam par citiem. Un tā robeža nevis domāt par to, ka es gribu būt labāks kā cits, būt tā kā augstākā pozīcijā, bet vismaz sasniegt kaut kādu līmeni. Tā kā, tu nevari būt labāks par citiem, jebkuru. Tu vienkārši esi tāds, kāds tu esi. Tev ir lietas, kas tev sanāk, ir lietas, kas tev nesanāk. Jā, mums noteikti to piekrītu. Sevi salīdzināt ar citiem, vai citu salīdzināt ar sevi, nav nekas ļauns. Mēs visi to darām, jo mēs visi dzīvojam. Mēs nenokritām no kokosriekstu koka. Mēs visi dzīvojam kontekstā, kas ir bijis un kas būs, kā Kamala teica. Bet tā ir taisnība. Mēs dzīvojam attiecībā pret kaut ko. Mēs visu skatāmies attiecībā pret kaut ko. Un taču, tā kā mēs salīdzinām, mēs ne tikai skatāmies, kas ir tikai labs, slikts, mēs piekoriģējam, pielabojam, pasamies, kas mums patīk. Tas ir, man liekas, daudz plašāk nekā tikai, kad man būs labāka atzīme nekā tam vismaz, es neesmu sliktākais kursā. Tas ir, galvenais ir nevienu tā skaitā sevi nepazemināt zemāk par dzīvu būtni, kas cenšas vienkārši darīt to, kas mums patīk, to, kas mums ir jādara, kas ir mūsu pienākuma atbildības intereses. Jā. Ko cilvēki neredz, kad viņi sevi salīdzina ar citiem? Darīs smaga tēma. Man, piemēram, personīgi cilvēkiem ir maskas. Mēs tomēr dzīvojam pārsvarā ikdienu uzliekot kādu masku. Un tajā brīdī, kad tu piemēram, salīdzini sevi ar citiem, tev ir tas gruzis iekšā, tu centīsies to neizrādīt. Jo tu nevēlies atkal kaut kādus komentārus no apkārtējiem, tu varbūt negribēsi, lai tevi mierina, jo ir arī jāsaprot, ka mierināšana nevienmēr ir labākais veids, kā palīdzēt otram. Ir labāk, paklusēt vai vienkārši būt blakus. Un, šīs maskas, principā, ir grūti cilvēkos tā kā sevi nomierināt, jo tu jau to neaizmirsti. Tev visu laiku galvā stāvēs, bet viņš bija labāks par mani, un man tur viss ir slikti. Un tas ir tas, ko cilvēki neredz. Viņi neredz to, kas tev notiek galvā. Viņi neredz, ka tev iekšēji sāp. Un tikai aizejot mājās, tu vari to visu izlaist ārā. Ir cilvēki, kuriem palīdz raudāšana, cilvēki, kuriem palīdz fiziskas aktivitātes, ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag iet gulēt, jo rīts ir gudrāks par vakaru. Jā. Mēs kaut vai ar kursu biedreni bieži, kad ir jāprezentē, mums ir ļoti līdzīga tāda īpatnība, kad, es redzu, viņi iziet priekšā, viņi normāli runā, tur kustina rokas, pat nav stīva, tā brīvi. Un tad es viņai saku, bija labi, malets, labi sanāca. Es reāli drīcēju tur, es nevaru, man liekas, ka es tā tur stostījos, ka tā nevarēja redzēt, ka es drabu. Es saku, vispār nē. Jā, pat kaut kādas fizioloģiskas lietas nevar redzēt. Tas pareizais vārds, es ceru. Yeah. Bet, kur nu vēl kāda prātu,
kā viņš ir gatavojies. Jā, pirmkārt, mēs neredzam, kā cilvēki ir gatavojušies tam. Piemēram, tai prezentācijai, cik viņi laiku ir ielikuši. Un, ja tu to nezini, kā tu vari salīdzināt, ja tu zini tikai to, cik tu esi ielicis. Es teiktu, diezgan viedi vārdi no tavas mutes. Vai? Pērles birst jau tam. Bet jā, tātad mēs neko nekad nezinām. Nekad. Mēs Pilnīgi nekad. Jā. Vajag izgudrot, vajag radīt, bet ne citu vietā izdomāt, ko viņi domā un dara. Jā, tev ir jābūt pašam. Tu esi pats. Jā, pats radi sev kaut ko. Noteikti. Un salīdzini sevi ar sevi. Jā. Lielākoties. Jā. Runājot par radīšanu, vai tu vari tagad uz atvadām rast kādu mīļu ieteikumu vai vārdus klausītājiem par šo tēmu? Mīļus vārdus. Nē, nu var arī skarbus. Šī skarba tēma jau. Jā. Bet, principā, pirmais, ko es gribu novēlēt, ir izvērtējiet, kurām lietām ir jādod visu savu enerģiju un uz kurām nav jēga iespringt. Tas ir pirmais. Un otrs ir tas, ka nepastāv tāds viss vai neko. Ir jāmeklē šis vidusceļš, jebkur. Un kļūdīties ir cilvēcīgi. Un kļūdīties vajag, lai būtu izaugsme. Tā ka, mīļas klausītāji, esiet paši. Un pie šī vēlos ieteikt noklausīties kaut kādu dziesmu Piestāv tev. Jo, vienkārši lai atcerētos, ka mēs neviens neesam perfekts. Jā, perfekti apkopoju šo epizodi. Perfekti. Šī tagad ir tava jaunā latiņa. Pie kuras turēties. Kā tu apkopoji šo epizodi? Ļoti labi visu mums te sasumē. Man pat nav ko pievienot. Paldies par taviem viedajiem vārdiem. Paldies par uzņemšanu un paldies klausītāji, ka klausījāties. Jā, tiksimies nākamajā epizodē. Atā! Čau!